Paldies! Labrīt visiem! Cienītai ministras kundzei, paldies, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni un arī cienījumiem lektoriem. Tie, kas ir zālē, visdrīzāk ir saprotams, ka jums nav vienādzīgs mūsu Latvijas attīstību un arī to, kā mēs profesionāli savā nozarē strādājam. Mana šīs dienas tas pārskats būs drīzāk saistīts ar to, lai mēs apskatītos, kas ir vienā darba sezonā padarīts, jo mēs nākamajā nedēļā tiekamies jau tādā darba sesijā, tātad 5 plānošanas reģionas semināri būs, kurā esat aicināti tādu pamatīgāku jautājumu izskatīšanu, kas ir tieši saistīts ar mūsu ikdienas darbu. Šodien, lai dod jums katram spārnus un mums visiem kopā, tātad domājot par 2018. gadu. Bet, kas solīts, tas solīts. Un, ja es gribu jūs atslogot no tā, ja jūs domājat, ka te būs tūlīt baigā intriga un šeit būs kas slēpsies apakšā zem šīs informācijas, bet es pavisam godīgi atzīšos tajā brīdī, kad man kolēģi Aiga atvēra durvis un teica, kāds būs tavas runas nosaukums. Es tajā brīdī ārkārtīgi mocījos ar vienu kultūras centru jautājumu tik šausmīgi, tik ļoti. Es biju iegājis kā Vinijas pulks šaurajā bezizejā, ka tāpēc tapa šis tēmas nosaukums, un tas drīzāk ir, lai tas ir mums kā tāds pamudinājums brīdī, kad rokas nolaiž, un liekas, to vairs nebūs nekāda risinājuma. Tā nav, kā vienas durvis aizveras, nākamās divas ir atvērtas. Tas drīzāk ir, lai tāds pamudinājums mums katram. Ja mēs skatāmies 2014. gada situāciju, tad labā ziņa ir tā, ka aizvien kultūras centri ir tātad otrā lielākā infrastruktūra aiz bibliotekām, un par laimi droši vien arī Latvijas digitālajā kultūras kartē ir pieplusojušies 7 kultūras centri, kas tur nebija 13. gadā, ka situācija tīri normāla un iespējams strādāt. Tā sadarbības jomas, kurās mēs sadarbojamies kopā, tātad Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kultūras ministrija, dažādas citas institūcijas un tomēr centrā kultūras centri, tautas nami, sajieta nami. Tātad ir šīs galvenās 4 jomas, kā mēs ikdienā sadarbojamies, proti vēsturiski tātad senākā ir tātad dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, turpat līdzās ir arī tautas mākslas kustības nepārtrauktība. Tas ir nemateriālais kultūras mantojums, kas jau 10. gadu dzīvo Latvijas kultūras politikā kā jēdziens, un metodiskais atbalsts, bez kura mēs arī nevaram spērt tos soļus. Pretējā gadījumā, kā tie pūki, nonākam atkal šaurajā bezizejā. Un tā ir mūsu savstarpējā informēšanās par tādiem vai citādiem notikumiem mūsu nozarē. Tad par paveikto laika posmā, kad mēs tikāmies pagājušajā gadā pēc 2013. gada dziesmu un deju svētkiem, tad es tikai atgādināšu, ka mēs kopā arī tikāmies reģionālajos semināros, arī rudenī, kad atsākām tātad darbu pēc vasaras atpūtas. Un tad tie bija reģionālie semināri, jo tapa politikas plānošanas dokuments Radošā Latvija, un arī mēs vēlreiz atskatījāmies uz pagājušiem dziesmu un deju svētkiem. Pēc tam tāda pati esence par jau arī ar tādu iedvesmu 2018. gada svētkiem mēs tikāmies 30. un 31. oktobrī Rīgā. Un, kā jūs redzat, arī diezgan kupla pārstāvniecība bija Rīgas Latviešu biedrībā, kad mēs arī runājam par dziesmu un deju svētkiem ar domu 2018. gadā. Un tās sarunas, protams, loģiski turpinās, un šodien tātad mēs runājam tādā plašākā kontekstā par Latvijas 100-gadi. Tātad pie tām tēmām mums nāks it kā nemitīgi atgriezties, taču tas ir ļoti pareizi, jo kādi procesi, lai viņi attīstītos, mums ik pa laikam viņi ir jāizvērtē. Un tad, ja jūs atceraties, tad ziemā un pavasarī un arī ar nevalstiskajām organizācijām laikā līdz pat jūnijam mēs skaņojam dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības plānu, kuru mēs arī noprezentējam dziesmu un deju svētku padomē, un tātad pavisam drīz viņš tiks arī, viņam būs ministra kabineta apstiprinājums. Arī tur jūs diezgan aktīvi iesaistījāties, un paldies jums par to. Un varbūt tāds patīkamākais mums visiem, kas arī darba rezultāts, kas ir ilgi lolots un pēc vēsturiskās atmiņas izvaicājot kolēģis, izrādās, ka šī ideja par dziesmu svētku kā svētku dienu un brīvdienu ir vismaz 15 vai vairāk gadus veca, tad visi tie, kuri kaut vai domās bija par to, vai kuri ar savu
vārdu bija klāt tādās vai citādās runāšanas reizēs. Bet labā ziņa ir tā, ka 2014. gada 2. oktobrī Saeima ir apstiprinājusi grozījumus likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kas nosaka to, ka vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir svētku diena, un ja šie svētki iekrīt sestdien vai svētdien, proti svētku noslēguma diena iekrīt sestdien vai svētdien, tad nākamā darba diena ir brīvdiena. Starp citu, šāds status ir tikai 3 svētku dienām. Tas ir tātad 4. maijs, šī vispārējā latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris. Tātad mēs varam saprast, ka visas šīs 3 dienas ir saistītas ar vērtību, ar Latviju, nu, un visi tie, tā teikt, varētu teikt, drusiņ pārlaicīgas tādas lietas, kas nav saistītas ar ikdienu. Tātad mēs esam šajā zelta trīniekā iekšā. Daudzi no mums atcerās, ka tātad 12. gadā mēs atgriezamies pie valsts mērnotācijām, bet tātad tajā administrēšanas procesā, lai nerastos tādas problēmas, ka kolektīva vadītājs nevar saņemt šo valsts finansējumu, valsts mērnotāciju, tad pārunās kultūras ministrijai, Rīgas domei, mūsu centram, finanšu ministrijai, arī pēc tam valsts kasei. Mēs tātad radījām iespēju izveidot jaunas ministru kabineta noteikums, lai vairāk nekā 100 kolektīvu, kuri regulāri piedalās dziesmu svētku procesā, varētu saņemt šo mērnotāciju. Ir uzkrāta tātad pieredze laikā no 12. līdz 14. gadam, un mums ir tāds brīnišķīgs sadarbības partneris Latvijas Kultūras akadēmija, ar kuru kopā mēs veicam tādu monitorēšanu tieši arī dziesmu un deju svētku procesā. Nu, lūk, un tātad braucot jau ar nākamo nedēļu sākot braucot par reģionāliem semināriem, mēs tad arī atrādīsim rezultātus, kuri tātad ir jūsu pašu, gan pašvaldību, gan citu kolektīvu dibinātāju viedoklis par mērnotācijām un arī kolektīvu vadītāju. Ja jūs saskatāt to, kas ir uz ekrāna, tad diezgan kupli ir pārstāvēts šis viedoklis, proti 574 kolektīvu vadītāju ar tātad visčaklākie ir bijuši dejotāji un koristi, paužot šo viedokli, un tātad 72% pašvaldības no tiem, kas ir kolektīvu dibinātāju statusā. Mīti un patiesības, nu, tur būs droši vien interesanti paskatīties, kāda ir tā situācija, kā katrs to vērtē. Es nevarētu teikt, ka būtu ļoti dažādas atbildes, nu, ka pašvaldības domā vienādiņi, bet kolektīva vadītāji ir citādāk. Bet tur arī parādīsies droši vien tēmas, par kurām būs jāpadomā turpmāk, kā viņas risināt, bet par to tad nākamajā nedēļā. Mūsu ikdienas kopdarbs, tātad šī tautas mākslas nepārtrauktība, ir saistīta arī ar starpsvētku pasākumiem, kas notiek starp vieniem un otriem svētkiem. Un gada laikā, ja mēs skaitam gan tātad pasākums, kas notiek reģionos, gan izglītības pasākumu kolektīvu vadītājiem, tātad gan skates vai repertuāra sagatavošanas pasākumi, tie tad kopā no septembra līdz šim oktobrim, tātad ir 177, kā mēs izskaidījām savā pasākuma plānā, un līdz gada beigām tātad vēl 20, tātad nepilni 200 pasākumu gadā. Tas nozīmē, nu, teorētiski gan arī katru dienu mēs kopā īstenojam dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanai vismaz vienu pasākumu. Par nemateriālo kultūras mantojumu runājot, mūsu reiz iedibinātais ikgadējais pasākums attiecas savu meistaru. Mēs kā centrs arī pie šī projekta vēlamies turēties. Un pozitīvi ir tas, ka neskatoties vai ir krīze, vai ir labāki laiki, šajā projektā iesaistās vairāk nekā 100 norises vietas. Ar to mēs saprotam gan pašvaldības, kuras piekrīt, vai tās ir bibliotekas, vai muzeji, vai kultūras centri, vai arī privāti meistari piesakās uz šo projektu. Tātad vairāk nekā 100 norises vietās Latvijas iedzīvotāji un viesi var doties un redzēt tās mūsu brīnišķīgās bagātības, kas ir saistītas ar nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm. Un ik gadu tātad apmēram 300 meistari piedalās šajā procesā, un tie 4000 dalībnieki ir tie, kas aktīvi ir kontaktā ar meistariem. Jo tā ideja, kā jūs visi jau zināt, ir doma, ka
cilvēkam tiekoties ar cilvēku, aprunājoties, redzot, kādas ir viņa tās unikālās zināšanas un prasmes, arī mums tajā brīdī vai drusciņu vēlāk rodas tomēr vēlme atgriezties un arī pašam kaut ko tādu īpaši darīt. Gribu paslavēt arī tās pašvaldības, kurās attīstās arī izglītības jomas iniciatīvas. Es pati biju šajā gadā Liepājā un redzēju, kā darbmācības skolotāji veidoja semināru attiecībā par nemateriālo kultūras mantojumu. Es gribu aicināt, lai jūs domāt arī izejot uz dažādām jomām, tāpat kā arī ar uzņēmējiem, ja izdodas izveidot tādas prakses tieši šajā šī projekta ietvaros, kas ir 3 dienu garumā pavasarī, tas būtu ļoti vērtīgi, jo mums ir jāpiesaist aizvien plašāka publika un kultūras centriem, tā ir vislabākā iespēja. Šobrīd starp institūciju saskaņošanā ir arī likuma projekts par nemateriālo kultūras mantojumu, un jāsaka, ka arī dažādās diskusijās par meistariem piedalījās arī kultūras centru pārstāvi, un tātad, ja es minu kultūras centru pārstāvi, tad tas arī nozīmē, ka tā ir nevalstiskā organizācija, un es gribu pateikt lielu paldies, jo visi šeit pieminētie notikumi ir arī saistīti ar to, ka Latvijas kultūras darbinieku biedrība valde Daces Jurkas vadībā patiešām ir daudz diskutējusi ar mums un bijusi līdzās dažādos priecīgākos un grūtos notikumos. 2 pēdējos punktus, kas attiecas uz UNESCO, es gribēju pieminēt tāpēc, ka nemateriālā kultūras mantojuma koncepta izstrādāšanas brīdī arī Latvija, un jāsaka, kā ir tāpat Dace Melbārda arī bija klāt pie šī koncepta izveidas UNESCO līmenī, un arī šobrīd es gribu uzsvērt, ka mūsu tā eksperta kompetence tiek turpināta. Šis ir pirmais gads, kad arī mūsu cilvēki gan no nevalstiskajām organizācijām, gan no folkloras krātuves, gan arī no mūsu centra vērtēja citu valstu iesniegtos pieteikumus par nemateriālo kultūras mantojumu. Mēs tātad zinām, ka dziesmu un deju svētki, Baltijas dziesmu un deju svētki ir reprezentatīvajā sarakstā UNESCO, un arī Suitu kultūras telpa ir iekļauta sarakstos, kam ir nepieciešama neatliekama saglabāšana. Un līdz ar to tad mūsu eksperti ir ieguvuši jau pieredzi attiecībā tādā starptautiskā līmenī, un arī viņiem varētu būt tāds grots pienesums visā tajā procesā, kas ir saistīts ar nemateriālo kultūras mantojumu. Attiecībā par metodisko darbu, tātad, ja līdz jums vēl nav aizgājusi ziņa, vai neesat pamanījuši mūsu jaunajā mājaslapā, kam ir jauns veidos, un droši vien, ka arī viņi ir jāapgūst pamazām, tad mēs esam arī ciešā sadarbībā ar pašiem kultūras centriem izveidojuši šo metodisko materiālu vadlīnijas pašvaldību kultūras centru darbībai. Un šo redakciju mēs esam arī izveidojuši kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministriju un arī ar Latvijas pašvaldības savienību. Nākamajā nedēļā mēs dodamies uz pašvaldības savienību arī par šīm vadlīnijām runāt. Uzklausīt, ja ir kādi papildinājumi, tad jūsu iespēja arī ir izlasīt, ja vismaz pārlaist acis pār šim dokumentam un izteikt savu viedokli, jo tas ir visu mūsu kopīgs darbs. Attiecībā par metodisko darbu, par 1 dienas vai vairāk dienu kursiem, tātad pieprasījums arī ir pietiekami liels, īpaši uz jauniedibināto kultūras centru skolu, ja tā varētu teikt. Un, ja tad attiecībā no tā gada laika, kad notiek skola, tad arī tiek dēvēta par pavasara skolu, ziemas skolu, rudens skolu. Un varbūt kā būtu vērts uzklausīt, ko jūs sakāt par šīm mācību kursiem, jo varbūt viņas ir vērts arī izplatīt pa Latviju, lai pēc iespējas tuvāk jūsu dzīvesvietai jūs arī šīs zināšanas dabūtu. Iniciatīva Kultūras vēstnieki. Šajā gadā tā ir arī mūsu pirmreizēja pieredze, kad mēs aicinām šajā izglītības programmā mazākumtautību pārstāvis, kas ir gan nevalstiskās organizācijas, kolektīvu vadītāji, vai arī cilvēki, kuri strādā ar mazākumtautībām. Arī tie rezultāti, kad tiks uzkrāti, mēs labprāt ar viņiem arī dalītos. Un laika posmās 12. 13. gads, šeit arī zālē droši vien ir vairāk tie cilvēki, kur piedalījās kultūras vēstnieku programmā, esot tajā kultūras centra darbinieku statusā. Ļoti vērtīga programma, kura būtu rekomendējama ikvienam. Par mājaslapu jau es minēju, un tagad īsi vienkārši par tiem galvenajiem darbiem, ko mēs vēl plānojam pabeigt 14. gadā. Par 15. gada darbiem runāsim semināros.
Tātad mums ir iesniegti priekšlikumi kultūras centru konsultatīvās padomes sastāvam, jo tad, kad bija pavasara semināri, mēs arī no jums izskanēja viedoklis, ka tā kā centrā ir konsultatīvās padomes katrā no nozarēm, jūsu vēlme bija veidot arī tādu padomi kultūras centru kontekstā. Tātad šobrīd vienkārši mēs esam procesā, un es tad nevaru teikt, ka mēs jau esam izveidojuši to padomu. Viņa ir tātad burtiski dažu nedēļu, divas jautājumus. Attiecībā par to šauro pulka bezizēju, ko es minēju sākumā saistībā ar savu runas nosaukumu, tātad tieši šie tiesību akti, kas ir saistīti ar amatu katalogu, profesiju klasifikātors, profesiju standarts, tātad izveidojot to plāniņu soli pa solim, mēs sākam ar amatu katalogu. Mums bija saruna valsts kancelejā, un mums ir iespēja līdz gada beigām iesniegt priekšlikumus grozījumiem amatu katalogā. Par tiem nepieciešamiem vai vajadzīgajiem grozījumiem mēs arī runāsim semināros, un mēs piedāvāsim jau skatījumu vai redakciju, un jūs, tie, kas vēlas, varēsiet piedalīties, jo tieši tās jomas, ar ko šīs izmaiņas amatu katalogā ir saistītas, tā tad ir saistītas ar kolektīvu vadītājiem un kultūras centru darbiniekiem. Tātad, apskatot rezultātus aptājai par meditāciju, būs arī kādi viedokļi, ko darīt tālāk. Mūsu jau nevis droši vien, bet visdrīzāk mums ir jau priekšlikumi tam, lai mēs veiktu arī kādus uzlabojumus, pilnveidojumus esošajos tiesību aktos, kas nosaka meditācijas sadali. Tad mūsu solītie paraugu nolikumi arī saistībā zināmā mērā ar meditācijām, lai būtu taisnīga sadale, jo ir nozares, kuras strādā galvu nepacēluši visu 5 gadu garumā, un ir nozares, kuras ir ļoti apjomīgas, un līdz ar to mums ir jāizmanto pašvaldību resursi tādā nozīmē, ka tas, ko mēs piedāvājam, tātad izveidot paraugu nolikumu, lai tad grupas, kas tiek vērtētas, tiek novērtētas līdzvērtīgi, lai nav tā, kad ir dažāds ekspertu skatījums, un tad pie valsts finansējuma sadales tad rodas diezgan nepatīkamas situācijas. Un tad mūsu apņemšanās, jo es saprotu, ka nevalstiskās organizācijas vidū un arī jūsu pašu vidū tiek uzturēta vēlme veikt grozījumus institūciju likumā, ja šis lēmums paliek nemainīgs, mēs esam gatavi, Pils laukums 4, 3. stāvs, vienmēr esam laipni, tad gaidām jūs uz sadarbību un labprāt arī palīdzēsim šajā ziņā. Un arī šajā gadā mēs jau plānojam veikt tādu nozīmīgu jau soli, izsludinot 2018. gada svētku koncepcijas konkursu, bet par to mums vispirms vajadzētu aprunāties gan ar Mākslinisko padomu, gan ar Dziesmu svētku padomu, un tad nāksim klajā arī ar tātad saviem risinājumiem. Tas man īsumā ir viss. Tātad patiešām mēs mērķi varam sasniegt tikai visi kopā, un tiešām paldies jums visiem, ka esat šeit. Paldies!